Čau visiem! Čau! Kur jūs tā sēžat? Patīk svaigā gaisā, man arī patīk. Jā, mēs mazliet pastāstīsim par šo projektu Bērzi un tā kaimiņu dažādos gadu laikos. Mēs pētījām divus bērzus. Pirmā mēs izpētījām priednieku koku. Priednieku bērzu, kas ir kilometru attālumā no Kārtiem, uz Rojens pusi, un Liepavodes bērzu. Kā arī vairāk pastāstīs par šiem bērziem? Jā, es tuvāk stāstīšu par Liepavodu bērzu. Tas ir vislielākais bērzs Valkas novadā. Uz šī bērza ir 80% krūmu ķērbju. Tas nozīmē, ka mums šeit ir ļoti tīrs gaiss. Vēl mums ir aizdoms par to, ka uz šī bērza dzīvo Latvijā aizsargājama vabole, lapu koku prolgrauzis. Un vēl ap šo koku ir ļoti daudz augu, kā meža zemenīte, raspodiņš, pēlašķis. Un arī ļoti daudz kukaiņu, zirnekļi, sliekas un skudris. Par priednieku bērzu es atļaušu pastāstīt Armandam. Priednieku bērzam bija ļoti garšīgs bērzu sulas. Tātad mēs izpētījām priednieku bērzus un uzzinājām to, ka tiem ir ieraksts tiem saudzīgā veidā. Priednieku bērzus uzzināju, ka pirmo reizi aprīļa vidū redzēju zemesbites un dažādus kukaiņus, kā arī pie mūsu bērnu birdes izmanto sulurpšanai vairāk cilvēki, kā arī mūsu ģimene izmanto skābētas sulas, lai stiprinātu imunitāti. Karķos arī ir ļoti daudz dažādu bērzu virzes, un tās ir ļoti skaistas, un cilvēkiem patīk tur doties. Arī mūsu reportiere Elze ir palīdzējusi savam tētim iestādīt ļoti skaistu bērzu virzi pie savas mājas, un arī es bērnībā iestādīju vienu bērzu. Kā arī ir pavasaris, un drīz mēs varēsim vākt šos bērzu pumpurus un taisīt ļoti veselīgu tēju. Es domāju, ka jauniešiem tas ir ļoti liels ieguvums piedalīties šajā projektā, jo daudz var izpētīt par bērziem un uzzināt daudz ko jaunu par viņiem. Un tas, ka kārķu jauniešiem tas ļoti interesē, parāda to, cik kārķu lauki ir ļoti zinātkāri un augstu uzzināt daudz ko jaunu par sev vēl nezināmām lietām. Esmu uztaisījis vairākus putnu būrus. Es ieteiktu cilvēkiem taisīt putnu būrus, lai būtu vāki putni, ekoloģiskāks dzīvesveids un lauksaimniecībā kukaiņu iznīcināšanai neizmanto ķīmijas. Kā arī pie manas mājas atrodas vairāk putnu būri. 3 esmu pats uztaisījis un pārējie kaimiņi. Pirms vairākiem gadiem, kad bijām aprakciemā, Latvijas Fiders mums uzdāvināja koku materiālus, no kuriem mēs varējām uztaisīt putnu būrīšus. Atbraucot mājās, mēs ar brāli ļoti ātri gribējām viņus uztaisīt. Mēs vienu jau tajā pašā dienā uztaisījām un pielikām pie kāda bērza, un tagad atlidoja strazdu ģimenīti, un viņi tur dzīvo. Arī pie mūsu skolas bez šitā bērza ir arī 4 mazāki izmēra bērzi. Caur Sīdraba birdzi gāju, caur Sīdraba birdzi gāju, ne zāriņa nenolauzu, ne zāriņa nenolauzu, būt zāriņu nolauzusi, būt zāriņu nolauzusi. Tad staigā tu sidrabota, tad staigā tu sidrabot, caur Sīdraba birdzi gāju. Caur Sīdraba birdzi gāju, ne zāriņa nenolauzu, ne zāriņu nenolauzu. Dzīvosim zaļi! Caur Sīdraba birdzi gāju, caur Sīdraba birdzi gāju, ne zāriņa nenolauzu, ne zāriņa nenolauzu, būt zāriņu nolauzusi, būt zāriņu nolauzusi. Tad staigā tu sidrabota, tad staigā tu sidrabot, caur Sīdraba birdzi gāju, caur Sīdraba birdzi gāju, ne zāriņa nenolauzu, ne